Bērnībā diezgan daudz darīja pāri man. Tas man formēja. Tad, kad tu sāc lietot alkoholu, tad tu esi īsti slauva, brauc uz Rīgu, un tad bija 4 pa nakti jāiet uz autobusu, un es gāju apmēram šitādās kurpēs. Vējš un aizputināts ceļš, un es brīdi cauri tam sniegam. Un Rīgā viss tā vide bija kaut kāda, neviens nepīpēja, nedzēra, viss bija sportisti, un es diezgan ātri, 2 mēnešu laikā aizmirsu, un es sapratu, ka tas alkohols nav pie maniem. Omīte bija arī koncentrācijas nometnē, un visas tās kara šausmas un tā tālāk, bet tur laikam bija kaut kādas 6 vai 8 dienas palikušas līdz gāzes kamerai. Puika, nezinu, tur 16 vai 18 gadu vai meita, visi nezin, ko darīt, visi neko sēž mājās, spēlē datoru, neko. Bet kā tad, lai viņš zina, ko darīt, ja viņš visu laiku ir dabūjis pa pirkstiem? Daļa no cilvēkiem, kam ir liela biznesa, ka viņiem ir bijis kaut kāds naudas trūkums kaut kad agrāk. Šodien pie mums ir viesos vadītājs, skolas dibinātājs, unikāls, jaudīgs cilvēks Kaspars Sveģels. Paldies, Kaspar, ka atnācis. Paldies. Prieks. Un sāksim uzreiz ar to, kā veidojās veiksmīgi cilvēki, kur viņi piedzimst, kāpēc viņi tādu top. Un tāpēc sāksim tagad 2 daļās. Būs pirmā daļa par ģimeni, par izcelsmi un par kaut kādiem notikumiem dzīvē, kas ir ietekmējuši tavu tapšanu par to, kas ir šodien. Un otrajā daļā vairāk tieši par vadību. Tu esi vadības speciālists, līderis speciālists. Kaspar, kas bija tava vecāka pēc profesijas? Man bija skolotāja, un tētis bija tāds plašs profila speciālists. Viņam tad pašļuva kāja un bija problēmas ar alkoholu. Un tad viņš bija spiests tas darbvietas mainīt. Ja, bet tie bija kaut kādi 80. gadi, tas vēl bija vecā Padomju Savienība. Tad viņš bija metinātājs, ātrās palīdzības šoferis, elektriķis un daudz kas. Kur tev no viena darba vietas izmet, un tad tu vienkārši uz nākošo strādā tālāk. Bet man nekādi tādi priekšnosacījumi, jo, teiksim, ja es skatos šodienas uzņēmēju darbību, īsti tādi nekādi gēni vai nekādas tādas priekšnosacījumi nebūtu, lai es šodien būtu tas, kas es esmu. Tā kā skatoties no tāda viedokļa, droši vien, kad es pats sevi kaut kā uzbūvējis. Jo mēs dzīvojam, es pat negribētu lietot vārdu nabadzīgi, bet ne ļoti pārtikuši. Tas viens spilgts moments bija, es mācījos kaut kādā 7. vai 8. klasē, un tad es braucu, neatceros tur, kāpēc, braucu uz Rīgu, un tad bija 4 pa nakti jāiet uz autobusu, un es gāju apmēram šitādās kurpēs. Un tad pa nakti bija vējš un aizputināts ceļš, un es brīdi cauri tam sniegam, un es atceros, es aizēju uz autoostu, un man kājas pārsalušas un tā, kad nagi saliekušies. Es domāju, no autobusā es atsildīšos, un tad es nosēdos, un tajā laikā bija tādi vecie autobusi vēl, kas taisījās, un tā kā ermoņiki taisījās durvis. Un tā bija vienīgā vieta, kur varēja nosēsties, un es domāju, es līdz tai Rīgai kaut kā atsilšu. Un es nosēdos pie tām durvīm, un tur bija tāda šķirba, kas netaisījās ciet. Un tad visa ceļa, un tur no aizpuses, es vispār no aizpuses oriģināli, tur no aizpuses līdz Rīgai, tur 3 stundas, un vienkārši uz tām kājām vēl augsts vējš pūta. Tas bija tāda ilustrācija no manas bērnības, tad ļoti pārtikuši mēs nebijām. Kaut kādi notikumi tieši bērnībā varbūt. Šis bija viens no tiem, kas ir formējis tevi par to cilvēku, kas šodien esi. Bērnībā, es biju vienīgais bērns ģimenē. Pat cik tur mamma tēti izšķīrās, un tad mamma tur varbūt bija ar ko, bet vairāk bērnus negribēja, pat cik vienai jāaudzina. Un mums sētā bija vēl citas ģimenes, kur bija brāļi un māsas, vai brālis un brālis, vai brālis un māsa. Un tad man diezgan daudz, kāds būtu tas vārds, abižoja, diezgan daudz darīja pāri man. Un tas man formēja kaut kā, kad man bija tāds, teiksim tā bērnībā man diezgan daudz darīja pāri, un tad es gāju pie vecākiem un sūdzējos, un tad tev pašam kaut kā jātiek galā. Un tad tā bērnība bija diezgan nospiesta, tad man tuvākie draugi bija kaķis, un ar ko es tur pats strīdējos un risināju visādas dzīves problēmas. Un kas īstenībā ietekmēja arī man kaut kādu pārliecība par sevi, par kodiem saviem spēkiem, kas man ietekmēja arī ilgtermiņā. Tas bija tas, ka es tur neesmu pietiekami spēcīgs vai nevaru kaut ko izdarīt.
Tas, tad, teiksim, tās sekas, jo mēs jau vispār, kas mēs šodien esam, mēs esam kaut kāda savas pagātnes pieredzes summa. Tad tas pieskaitās tam, tad ir kaut kas, ko mēs domājam. Tas bija, tad bija viens tāds, ko es salīdzinoši nesen pavisam izvilku ārā, ka man omīte bija arī, jo viņi jau tāpat, jebkurš no mums, mēs esam kaut kāda savas pieredzes summa, un tad viņi bija koncentrācijas nometnē un visas tās kara šausmas un tā tālāk, bet viņi bija tāds taurenīts vai saules stariņš. Kurā pusē? Viņi bija kā ukrainieti. Un koncentrācijas nometnē viņi bija vācieši savāca viņu un lika. Viņai tur bija kaut kādas pat laikam 8 dienas palikušas. Izdzīvotāji gēns tev ir. Varbūt, jā. Ja vismaz cik viņi stāstīja, tad tur laikam bija kaut kādas 6 vai 8 dienas palikušas līdz gāzes kamerai. Un tad bija jau tuvu tam finišam, un tad viņas tur atbrīvoja. Tad ienāca Krievi, tad viņas tur atbrīvoja, un tā kā viņi tur palika dzīvi. Sīkāk var pastāstīt par to? Es īsti nezinu, jo tajā laikā man bija mazi gadi, un es drīzāk domāju, kā kāda meitene paraustītais bizēm vai parunāt ar kaķi. Un šodien, protams, man būtu interesanti iztaujāt, kā tā pieredze bija, un viņi arī īpaši to negribēja dalīties. Tas varbūt, ko es redzēju, jo vectēvam visas tās šausmas un tās viņas nospied, bet, tā kā mēs esam skaidrā, mums jārāda kaut kāda savu sociālā maska, ka mums viss kārtībā, un mēs tās šausmas vai tās sliktās emocijas mēs nepielaižam klāt. Tā kā viņš iedzēra, tad viņam tur lauzās ārā, un tad viņš tur pārdzīvoja, vai raudāja, vai dusmojās, vai rājās, vai kāda mums tā pieredze jau mūs nospiež. Bet tā kā mēs esam nosacīti skaidrā prātā, tad mēs jau kaut kā sev turam to sociālo masku nesam. Kā kādreiz bērnībā nokrīt ar riteni, meitenes skatās, tad man nekas nebija, man nekas nesāp, tā kā kāja knapi turās, un tu viņu vēlas, bet man viss kārtībā. Kamēr mēs esam skaidrā, tikmēr mēs to sociālo masku turam, bet tā kā viņš iedzēra, tad jā. Bet tur bija, jā, viņi tur stāstīja tās šausmas arī, ka viņiem bija kaut kāds tur arī, laikam, vienu maizes šķēli iedod uz dienu, tad viņi no rīta nokož. Tad, lai pēc tam pusdienās varētu turpināt. Tad, kad tu esi nokodis, tad tur tāds robiņš paliek. Vajadzētu to maizi tā kā pielīdzināt, un tad tur nokod vēl tos 2 robiņus. Tad skaties, un tur tik mazi palicis, ko es tad līdz pusdienām turēšu. Tad apēd visu no rīta, un tad tu visu dienu tukšu vēderu. Un tad bija kaut kāda, viņai bija alerģija pret laikam, kaut kādu kāpostu zupu, ko viņam uz Ziemassvētkiem visi tur baroja ar, mums ar kūkām, tā viņiem taisīja kāpostu zupu, bet kaut kāda galīga ūdens un kāposti. Tas arī liecina par to, ka ir pieredzē kaut kas, kas nav patīkams, un tā pieredze mums velkās līdzi, un arī to kāpostu zupu arī pēc tam vairāk nē, tāpēc, ka viņai bija negatīvas atmiņas. Un tie apstākļi, jā, protams, kā pret dzīvniekiem attiecās, tad, iedod uz 2 vienu lielu džemperi, ko 2 tā uzvelk, lai nenosaltu, viss tas briesmas. Tā liekas arī, cik cilvēks var būt tomēr mežonīgs, tāds savā būtībā, kad tādās koncentrācijas nometnēs tur jau bija kaut kādi uzraugi, kas pret tiem cilvēkiem attiecās, un tad viņi tur savu cilvēcību droši vien kaut kā tur noslēpa vai, tas tāds. Kā tu raksturo audzināšanu ģimenē? Audzināšanu kopā stingri diezgan. Es biju... Brāļi, māsas? Ne, man nav. Es viens pats tikai. Viens pats ģimenē? Viens pats, un tas arī varbūt atstāja kaut kādu iespēju, ka man nebija tāds, kur es nevarēju kādam aiziet pateikt, man tur kāds darīja pārda vai tagad aiziem sadodam. Ģimenē nav kas dara pārtās. Lielākie brāļi, māsas. Tas gan. Tā kā man nav tādas pieredzes, man grūti iztēloties, kā būtu, ja man būtu jaunāks brālis vai jaunāka māsa, vai tas ir forši vai nav. Es domāju, ka tas ir forši, jā. Bet viens, jā, tas, ko es nepateicu no Omītes, kas īstenībā arī ir, un tas, ko es sāku stāstīt, ka viņa bija tāda, tāds tauriņš un tāds, cilvēki jāmīl un viss labi, un es to no viņas kaut kā pārņēmu, un man arī bija ilgu laiku tāda attieksme pret cilvēkiem, ka visi cilvēki jāmīl un visi cilvēki ir forši un viņi savā būtībā ir labi. Bet tas man daudzas problēmas dzīvē sagādājis, kad man liekas, ka nevis jāmīl visi cilvēki, bet vienkārši jāskatās, tas ir foršs cilvēks, viņš tev dara labu, tu viņam dara labu. Un tāds spilgts piemērs bija arī, ka visi cilvēki labi, tikai viņam kaut kā viņam tur gadījās, tur pašļu kāju. Un tad man bija viens tāds čoms, arī viņam jau viegls smiltis. Un mēs kopā taisījām tur tāds biznesiņš, bija sporta sacensības. Un tajā laikā man mašīna bija arī jau kaut kāds 2000
nezinu, 10. kaut kāds. Un X5, un šak, es gribētu aizbraukt līdz sievai. Un es jau pirms tam, zinu, ka sieva man pat teica, kur tu esi sapinies ar visādiem tur dzērājiem un narkomāniem, un viss tā vide tur tāda plus mīnus bija. Un viņš saka, viņš grib aizbraukt pie sievas, vai nevar iedot mašīnu, tur bišķi pazīmēties. Viņš arī laikam tur šķīrās, tur sievas attiecības tur nebija baigi ok. Labi, un es aizbraucu, nav 1 stunda, nav 2 stundas, nav. Un viņš pēc tam zvana, viņš saka, zinu, kas ir, es to mašīnu ieskrēju kokā. Es domāju, labi, ieskrēju kokā, nekas, kam negadās. Un saku, tad sauc policiju, man tā mašīna bija apdrošināta. Un es pats braucu, es aizbraucu, šis sēž, mašīna tur tāda saliekusies ap koku uz riņķi. Un izrādās, es domāju, dabūšu apdrošināšanu, bet izrādās, viņš iedzērs bija. Tāpēc, kā sieva, tur kaut kāds stress bija iedzērs un dabīgi izsauc policiju. Policija fiksē, ka viņš piedzērs, nekāda apdrošināšana tev nespīd. Tā mašīna jādod lūžņos. Un tas bija tāds spilgts piemērs tam, ka, ja tev ir kaut kāds, kā lai saka, tāds stereotips, vai kaut kāda fiksēta ideja, ka tev jāmīl visi cilvēki, neskatoties uz to, ko viņi tev dara. Ja, un tas ir tas, kas mums, tāds kaut kāds mūsu iepriekšējā laika stereotips, tas ir tas, kas mums traucē skatīties. Ja, jo, ja es domāju, ka visi cilvēki ir labi, tad es neskatos, tas man dara labi, tas man dara slikti. Un tas bija tāds, ko es pats salīdzinoši nesen izvilku ārā, kad tev jāskatās reāli, nevis jādzīvot, kad visi cilvēki labi vai visi cilvēki slikti. Tev jāskatās, ok, tas ir tāds. Tas tāpatās kā tai pašai mūsu tematikai par karu Ukrainā. Ja? Ir krievi, kas ir labi, un ir krievi, kas ir slikti. Visi krievi nav vienādi. Ja? Visi nav labi vai visi nav slikti. Ja man bija arī tāda, es varbūt nezinu, vai to vajag filmēt, tāds off-topics, kur man bija arī viena diskusija ar vienu latvieti, kad viņš tāds pārliecināts, ka visus krievus vajag vispār, nezinu, sadzīt vienā būdā un nodedzināt. Es saku, kāpēc tā? Tāpēc, ka krievi slepkavot, ka viņi slepkavos. Es saku, bet tātad tās tautas, kas karo pret Ukrainu, tos visus vajadzētu kaut kā sadzīt. Policisti veda uz Rumbulu. Tātad viņi bija konvojs, kas veda uz Rumbulu ebreju iznīcināšanu. Jā. Tie bija latviešu policisti, ārēja komanda, tie bija latvieši, kas slepkavoja, kas tīrīja arī geto. Tie bija viņi, kas to darīja, kas braukāja pa Latviju. Tādēļ visi latvieši arī vajag sadzīt kaut kur. Tieši tā, un man tā diskusija līdz tam arī aizgāja. Es saku, ok, tie, kas karo pret ukraiņiem, tie visi sliktie, tos visas tās tautas vajag sadzīt vienā šķūnī un nodedzināt. Jā, es saku, bet Krievu pusē arī karo Latvijas valsts piederīgie ar Latvijas pasēm, kas karo pret Ukrainu. Tad latvieši arī visus vajag vienā šķūnī nodedzināt. Nē, no latvieši tomēr nē. Kur tā loģika? Jā, tā kā mums jāskatās objektīvi, jāskatās. Nevis visi, nezinu, krievi labi vai ukraiņi labi vai latvieši labi vai ebreji labi, bet mums jāskatās, ir cilvēki. Es domāju, ka vispār ir viena rase, kur mēs esam cilvēki un salikt kaut kādas zīmogas visiem. Mums vienkārši pašiem ir grūti dzīvot, un mēs dzīvojam tajā stereotipu kastītē kaut kādā, kad tie visi labi, tie visi slikti, un tas mums traucē redzēt. Un, ja tas mums traucē redzēt, tas mums traucē pieņemt objektīvu lēmumu. Ja, un tas ir tas, kas mūsu dzīvi ierobežo. Mīlēt savu tuvāko, tas nozīmē, kā to vecumam mācīja, ka visi ir labi un tā tālāk. Kaut kur dziļi sirdī viss ir labi, bet tā rīcība nevienmēr ir tāda pareiza arī pret tevīm. Bet tas netraucē mīlēt. Jā, tā attieksme ir tevī. Un tas nenozīmē, ka tev ir jānāk pretī un jādod visu, ko tev prasa, un jādara visu, ko no tev prasa. Precīzi, jo saglabā savu attieksmi normāli, savu sirdi ir. Tieši tā. Jo es pilnīgi piekrītu tev, kad mīli savu tuvāko, bet citreiz koriģēt savu tuvākā uzvedību varbūt nav patīkami. Ja bērns, nezinu, viņš sāks ar karot ēst cukuru tagad. Ja tu mīli savu tuvāko, tad viņam vedīs tikai cukuru, lai viņš ēd. Tā jau nav. Tad kādreiz tā karot jāatņem vai tā viņa uzvedība jākoriģē, ja tas viņam nodara vairāk ļaunu. Bet no kurienes vecā mammai varētu būt šī filozofija? Viņai, es domāju, ka viņa gāja baznīcā. Viņa negāja, pat cik mums baznīcas tuvumā nebija, tad viņa kaut kādas pāris reizes gadā brauca un viņa gāja baznīcā. Viņa bija diezgan, es domāju, ka dziļi ticīga, plus arī, es nezinu, kā tur tad reliģijas kaut kāda atzara tai Ukrainā, kad tur bija tādas, kad es atceros arī, kad es biju maziņš, man bija nenormāli bail no tumsas. Un tad es aizbraucu, un pat cik radi ir Ukrainā, un ir vēl šodien, tad mēs aizbraucām, un tad viņas māsa arī bija kaut kāda, es nezinu, tur ne šamane vai tur kaut kas, un tad viņa kaut ko tur ar mani parunā, tur bu, kaut ko pasaka ausī, un es tagad atbraucu mājās, un es mierīgi pa tumsu staigāju, un tās bailes no tumsas pazūd, bet man bija, nezinu, kad
7, 8 gadi. Tad Nostrādāja. kaut kas tur nostrādāja. Jā, un tā kā es domāju, ka viņai arī kaut kas no tās ezotērikas tur bija pieķēries. Okay. Labi. Vēl kādi gadījumi jau varbūt vēlākā vecumā, kas tev formējuši? Alkohols. Okay, lielos daudzumos. Pastāst. Kā tu nokļuvi? Kāpēc? Kā tik ārā? Tas alkohols, es domāju, ka atkal tagad, ja es paskatos uz savu pieredzi, tad alkohols droši vien, ka bija, jo es biju arī, pēc tam jau kaut kādā vidusskolā, bet es tomēr biju kaut kādā... Pirmā klāsīt? 8. klasē izlaidumā. Baigā atklāsīs. Jā, tad bija tāds, un tu sajūti, un tagad tas esmu vecis. Bet es domāju, ka tas arī bija kaut kā, kad kaut kāds tās bailīgums vai kāds mazvērtības komplekss vai kaut kas. Tas bija, kas man noturēja. Un tad, kad tu sāc lietot alkoholu, tad tu esi īsti slauva. Tad tu sāc, un kad tas tās bailes noņem nost, un tad tev lauzās ārā tas, kas tev tur iekšā sēž. Jā, tā kā es pēc 8. klases, jā, tad vidusskolā jau tur tā bišķi vairāk. Tad pēc tam, jā, un tad arī, par ko mēs runājam, tas ir svarīga vide. Un tad es tur mācījos, kaut kādos tehnikumos vēl kaut kur, bet visa tā vide, viss tur ik pa laikam, kā tur sestdien, svētdien, tā iet tur svinības. Un rekords, man liekas, ka man ir bijis pat 6 dienas tā, kad tu pamodies un krīt, un pamodies un krīt atkal. Un pēc tam no rīta viena brīdi, kad tu pamodies, tad tu ej gar spoguli, un tad tur tā baila skatīties kaut kā jāiet tam spogulim garām, lai sev neieraug. Un pēc tam, jā, par to vidi, un tad es atnācu uz Rīgu, tas bija kaut kāds 96. gads, un Rīgā viss tā vide bija kaut kāda, neviens nepīpēja, nedzēra, viss bija sportisti, un es diezgan ātri tur, 2 mēnešu laikā aizmirsu, un es sapratu, ka tas alkohols nav pie manīm, tas degradē. Brīvi tik ārā no dzeršanas. Jā, bet tas bija pateicoties videi, ka neviens tur... Nomainīja vidi. Nomainīja vidi, un viss, un tur apkārt bija sportisti, kas nepīpēja, nedzēra, un kā tu visi, neviens nedzer, tu viens pats dzers, un tad tu izskaties pēc outsideru. Tāpat kā būtu otrā pusē, ja tu tajos laukos, kur es dzīvoju, ja es tur nebūtu dzēris, tad tu būtu kritis ārā no tā ansambļa, tad tur nav viņiem interesanti. Tā vide ļoti ietekmē, jo man bija arī jau viņam viegls smilts klases biedrs, kuram viņš arī bija vienīgais bērns ģimenē, viņa vecāki ļoti stingri audzināja tādu, lai viņš tur labi mācītos, un atnāca uz Rīgu un sapinās tur ar kaut kādiem džekiem un sēdēja cietumā. Tā kā, ja mēs skatāmies neviens vecāks negrib, lai viņa bērns sēž cietumā, jā, un tad vecāki grib dot vislabāko, ko viņam var iedot, bet tā vide tomēr, es domāju, ka tā vide ietekmē daudz vairāk nekā ģimeni. Arī izaugsmes klubs, tas mērķis arī ir radīt vidi gan klātienē, gan attālināti internetā. Arī tie, kas ir pieder pie kluba, tie, kas nepieder, kas skatās, radīt vidi, kurā cilvēks var mainīties. Jā. Man bija tāds spilgts piemērs ar tādu jauniešu. Citreiz viņi tur piesakās man kaut ko tur arī nementorēt, bet parunāt. Un tad bija tāds spilgts piemērs, bija, man liekas, kad pagājuši gadu vai 2 gadus atpakaļ, ka bija 12. klases izlaidums. Un es viņam prasu, un saku, 12. klases izlaidums, ko tu darīsi? Šak, jāiet kopā tur ar klases biedriem, tad tur droši vien arī iedzers un kaut kā tur priecāsies, bet es galīgi to negribu darīt. Es saku, super, ka tu to negribi darīt. Tad nē, bet kur man varianti, man nav citur, kur aiziet. Ja tev ir alternatīva iet tur tusēt, varbūt iedzert vai iet un darīt kaut ko lietderīgu, tev ir alternatīva, tu vari izvēlēties. Bet ja tev alternatīvas nav, vai es sēdēšu mājās viens pats, vai es iešu tur iedzert tur ar draugiem. Ja, un svarīgi, lai tā alternatīva būtu, lai nezinu, tur farmai vai alkoholam vai tām industrijām, kas to cilvēku dzīves līmeni tomēr pazemina, lai mums būtu kaut kāda alternatīva pretī, kad, es varu aiziet ar 2-3 džekiem uz izaugsmes klubu un darīt kaut ko lietderīgu, attīstīties un sasniegt kaut kāds mērķis. Tas ir mans pamatprincips – zināšanas un vide. Pamatprincips, kas ļoti grūti saprotams ir. Zini, kā tā anekdote, kad aizveda meitu pie ārsta un saka, man bērnībā, aizvēja pie ārsta un man bērnībā patafons uz galvas uzkrita, bet tas man nekādīgi neietekmē. Un grūti saprast. To ir, ka tieši tā vide tev formē. Cik es esmu pētījis arī un iedzīnājies, ka smadzenes paši skanē. Ja? Tev neprasa pat, ja? Tu esi tāds, kā tu esi, un vidē, kā tu atrodies, tu vienkārši formējies, un tev neviens neprasa.
Jā. Tas tā notiek. Bet to, ko mēs varam izdarīt, mēs varam izvēlēties to vidi un ielikt sevi tajā vidē. Un tie veidi jau ļoti daudz ir. Ja? Grāmatas, podkāsti ir dažādi. Ja tu man teici, paldies, ka tu skaties arī mūsu podkāstu. Tā kā vienkārši tu brauc mašīnā. Es tagad braucu uz šeit mašīnā, es klausījos Zigziglar. Es dzirdēju, ka tas motivācijas pasaules. Viņš jau ir debesīs. Jā. Un es vienkārši klausos viņu. Tas man formē. Jo ir tik daudz, es arī politikā darbojos šobrīd, cik gadus jau, un tā jau nav tā pozitīvākā vide, visu laiku kritika, meklēt problēmas, kur viņas nav, tas noteikti viss tur. Un ja tev nav alternatīvas, kur tu pozitīvi uzlādējies, formējies, ja, tad tu vienkārši tu kļūsi tāds, kurā vidē tu sevi ielicis. Tas iesūdz, tā vide iesūdz, tāpēc saka, ļoti svarīgi tas, ko tu dari, lai būtu tā vide, lai būtu alternatīva, lai tu satiec līdzīgi domājušos, jo, ja es viens pats, es dzert negribu, bet tad cik ilgi es noturēšos. Un tas tā kā, nezinu, tu svaigi gurķi ieliec skābēt gurķi burkā, pēc 2 nedēļām tur viss gurķi būs skābēt. Kā tu domā, ir kādi izņēmumi arī? Izņēmumi, kurus vide neietekmē. Ieliec to gurķi tajā skābajā vidē, viņš tomēr nepaliek skābs. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka, nezinu, kaut vai paņemam jebkuru veselu cilvēku, ieliekam viņu psihoneiroloģiskā slimnīcā. Nezinu, pēc pusgada viņš būs. Es nezinu, kam tur jānotiek. Varbūt, ka ir kaut kādi eksemplāri, kas tur, nezinu, kaut kā māk to savu mentālo stabilitāti saglabāt, bet tas var būt 0,001%. No. Viena no lielākajiem maldiem ir, ka mēs uzskatām, ka mēs paši visu varam noteikt un būt tajā pašā laikā negatīvā vidē, kas vispār neatbilst tam, kas tu vēlēsi būt. Jā. Es domāju, ka mēs jau paši to nejūtam. Jo man arī bija spilgts piemērs, es kādreiz braucu motokrosā. Man bija reklāmas aģentūra, un es nācu uz darbu, teiksim, tā zolīdi lietišķi ģērbies. Un tad pavasarī, kad sākās sezona, tad es braucu uz treniņiem, un tad es ik pa laikam ieskrienu birojā, tur treniņbiksēs ātri kaut ko izdarīt, un es skatos pēc 2 nedēļām, un visi cilvēki arī nāca, darbinieki nāca lietišķi ģērbušies. Viņi skatās, ja tas džeks sāk staigāt treniņbiksēs uz darbu, tad viņi arī jau tādu nolaida bišķi to līmeni zemāk. Viņi jau paši to nesaprot. Es taču nevilkšu tagad speciāli treniņbikses. Vienkārši no rīta pamožos, šodien nepucēšos ātri, tur jāskrien. Ja direktors tā var, kāpēc mēs tā nevaram? Un cilvēks jau teiksim, apzināti to nedara. Es tur ģērbšos savādāk vai sākšu tur lietot alkoholu. Un tas vienkārši notiek, tāpēc, ka mums jau ir svarīgi socializēties. Jo mēs jau esam tomēr sociālas būtnes, jo es neatceros, tur droši vien jāpaskatās internetā, vai tā ir taisnība, bet kaut kur klejoja tāds stāstiņš, ka tas bija diezgan nežēlīgs, bet tad bija kaut kāds psiholoģisks eksperiments, laikam, kad tur tā kaut kāda Krievijas tur cara laikā, ka bērni piedzima, tad viņas atšķīra no sabiedrības. Un vienkārši tev deva visu, kas tev vajadzīgs izdzīvošanai, tev deva dzert, tev deva ēst, bet tev neļauj socializēties. Un laikam ilgākais nodzīvoja līdz 12 gadiem, bet 100% bija letāls iznākums. No tā, ka cilvēks nevar socializēties, jo, ja mēs paskatāmies arī, kāds ir lielākais sods - cietums. Labi, ja neskaitam nāves sodu, kas tur nav humāni, bet lielākais sods ir cietums, kur tu esi nošķirts no visiem. Un cilvēkam jau tā socializēšanās tā jau ir ļoti svarīga. Ja tu nevari socializēties, tad tu jau vairs neesi cilvēks. Tas sakām vārds, ka tu esi vilku barā, tev jāprot ir arī kaut kā vilkam. Tieši tā, jo mēs esam sociālas būtnes, un mums jau ir svarīgi tai grupai pielāgoties, lai mūs neizstumj ārā. Savādāk es tur palikšu kaut kur viens pats mežā un nomiršu. Tad man jāiekļaujās tai grupā un jādara tas, ko viņi dara kopā. Un, ja mēs to nedarām, tad mums tās grupas, teiksim, nezinu, visi dzer, es nedzeru, vai visi pīpē, es nepīpēju. Man vienkārši no tās grupas stums ārā. Vai man izstums no grupas, ja es gribu palikt tajā grupā, tad man jāsāk pīpēt. Tā kā ābols no ābols tālu nekrīt, arī ir sakām vārds. Jā. Un vēl es nesen lasīju citātu, ka šodienas jaunatne vairāk formē mūsu laikmets nekā vecāki. Tas nozīmē, kamēr viņi ir ģimenē, tikmēr viņi līdzinās vecākiem. Brāļiem, māsām vai pagalmā, ja viņi iet tur spēlēties, tiem bērniem arī. Un tālākais ir izglītības skola un tas, kas viņi formē. Un tagad plusā nāk internets, telefons un tā tālāk. Citās valstīs uz sociālos mēģina aizliegt arī nepilngadīgiem. Es nezinu, cik tas ir pareizi, bet tā notiek. Ir kaut kāds valsts, kur to jau tā kā jau... Jā, es arī nezinu, man arī nav tāda viedokļa. Es saviem bērniem neliedzu neko. Ne telefons, ne internetus, Vispār 3, bet es esmu 2 reiz precējies. Jā, vecākā meita ir ar pirmo sievu.
Bet viņi ir pieredze šajā jautājumā. Es pajautāšu, pēc tam pajautāšu veiksmīgas laulības principus. Tur kaut ko būs mācījies. Es tā ceru. Bet, es bērniem neliedzu neko, bet ar domu, ka es vairāk uz saviem bērniem skatos ilgtermiņā. Man nav svarīgi, lai viņi tur dabūtu 10 balvas kaut kādos priekšmetos šodien, bet es skatos, vai viņš, teiksim, vai viņa no 16 vai no 17 gadiem būs dabūjusi tās zināšanas, kas ir nepieciešamas dzīvei, ja ar mani kaut kas notiek, vai viņš spēs izdzīvot viens pats. Ja, un es skatos tādā perspektīvā, un daļa no tā ir telefona un interneta lietošana. Kad es saku, ja tu gribi sēdi lietot, tā ir tava atbildība. Ja tev, paliks dūlāk galva, vai tu tur kaut ko sāks nesaprast, tev pašam jāuzņemās atbildība. Es tev tagad nedošu internetu, jo tas nozīmē, ka, ja es viņam nedodu internetu, tad kaut kādā mērā es paņemu to atbildību uz sevi. Par viņu dzīvi, un tad viņš, tad man tur tas regulēs, vai es saku, nē, tā ir tava atbildība. Ja tu gribi. Cik gadi ir bērniem? Jā, puikam 13, jaunākam meitai 16. Un kā tu viņiem vidi radi? Vidi es viņiem ļoti daudz ļauju. Tā kā tu uzņemies pilnu atbildību par savu. Es nepārbaudu mājas darbus. Ne sieva. Viņa mācās, kā viņa grib. Un citreiz no rīta viņš brauc uz skolu, viņš aizmirst somu. Es saku, kā man pufīgi, vai tu aizmirst somu vai nē. Brauc, bet jo citreiz ir tā, ka mēs viņu gribam pasargāt no kaut kāda, tāda tūlītējas, neteiksim nelaimes, bet no kaut kādiem sarežģījumiem. Ja, bet ja mēs skatāmies ilgāk, viņš tagad, vai teiksim tas pats uz skolu. Es saku, lai mēs tiktu 8, mums ir jāizbrauc tur 7:30. Viņš atnāk 7:40. Saku, tad mēs brauksim, būsim 8:10. Ja. Es tur nebraukšu tagad 2 reizes ātrāk vai kaut ko tā gribēju. Nokavēju. Dabūju no skolotājas tur par ribām, nākošais tad nāk ātrāk. Ja es viņu tur būtu pats gājis pakaļ un pats vilcis viņu pufaiku un davāju cepuri un rokas ātri, lai mēs varam paspēt. Tā ir tava skola. Man darbā jābūt 9. Es varu atbraukt bez 5, 9. Tev jābūt 8. Un caur to es viņiem to atbildību par viņu dzīvi, arī par kaut kādām problēmām, par sarežģītām situācijām, es lieku uz viņu pleciem. Tā ir tava dzīve, menedžē pats kā grib. Es atceros, bija tāds spilgts moments no rīta meita, man liekas, tas bija, vai puika, es vairs neatceros, bet tā situācija ir tāda ziema, bet viņi grib iet zandalīties šodien. Gribu zandalīties, ejam zandalīties, izejam ārā, paiet kaut kāds 10 soļus, bija zandals slapis, zeķis slapis, ziema, viss. Gribēju zandalīties, laižam zandalīties. Es nebija, tu nedrīkst zandalēs, iet tev jāvelk zābaciņu. Dar, ko tu gribi, tavu dzīvi. Tas ir tāds īsti. Un man arī vecākajai meitai, es audzināju pēc tāda paša principa, un tad vecākajai meitai tur draudzenes, draugi prasa, kā tu viņu tā audzini, ka viņa ir tāda, kāda viņa ir. Es saku, kā es viņu audzinu, apmēram tā kā gurķi siltumnīcā. Tu lej viņu, tu laisti, tu nodrošini apstākļus, bet viņš jau pats tur kaut kā aug un kaut ko izdomā, un man nav tāda speciāla kaut kāda audzināšana. Jo man liekas, ka vecākiem ir jānodrošina atbilstoši vecumam droša vide. Ja, lai viņš, teiksim, nezinu, ja viņš ir maziņš vēl un kaut ko uz to vidi apkārtējo sāk iepazīt caur muti, ja, lai tur nav stikla gabala vai žilets namētājās. Bet tad, kad viņš jau ir tur, 3, 4 gadi, ka viņš jau apzinīgs, tā žileta tur var mētāties, viņš tur iegriezīs varbūt pirkstā, bet viņš ātri sapratīs un nodrošināt vecumam atbilstošu vidi, un principā tas arī viss. Bet ko viņš ar savu dzīvi darīs, kā viņš darīs, to tu drīkst, to tu nedrīksti. Ar tiem bērniem tu var spēlēties, ar šitiem tu nevar spēlēties. Ja tev atņēma mantiņu, tad tu nedrīkst cist pretiem. Es tā godīgi sakot, viņa dzīvē nejaucos. Un kādas izvēles izdara bērni? Atgriežoties pie tā, ka man arī tāda filozofija, pat nav filozofija, bet es domāju, ka tas arī tā ir aksioma. Tas ir pierādīts fakts, ka katrs cilvēks ir labs, grib būt labs un grib darīt labas lietas. Un pēc tāda principa arī aug. Viņi nedara neko sliktu, viņi ir sociāli atbildīgi. Ja kādam kaut kur vajag palīdzību, viņi tur paši to iet un dara, un varbūt tur, iedod vecākiem vietu sabiedriskā transportā vai kaut kā savādāk. Tāpēc es domāju, ka ja mēs to cilvēku neaiztiekam un nepiebāžam ar kaut kādām savām lietām, ka viņš jau ir labs un grib darīt labas lietas un grib ar visiem dzīvot kopā un būt labs un darīt labas lietas. Skolas, kā izvēlās bērni? Skolas paši vai tomēr tu virzi viņus? Paši. Mums bija meita. Tur... Kā viņi saprot to pareizo variantu?
Nē, pirmajā klasē tur nav baigi daudz variantu, tāpēc, ka kur tu esi pierakstīts, tur tev jāiet, bet tur mums arī bija vesels. Tas arī ir spilgts piemērs tam, ka es ne tikai te muldu skatos, bet es to reāli dzīvē arī daru. Mums bija tā, ka sieva gribēja bērnus dabūt humanitārajā, kas ir laikam pie barona, pie bērnu laukuma. Tad viņa atrada draudzeni, kur var, es nezinu, to vispār var stāstīt, ja tas nav kaut kas tur pretrunā likumu. Un tad viņa atrada, ka, ja uz Čaka ielas dzīvo, tad tu tiks humanitārajā. Labi, tad atrada draudzeni, pierakstījāmies Čaka ielā, paši mēs dzīvojam Ciekurkalnā. Tagad pirms tās skolas es aizēju, saku, tad man tagad Paula nāks no bērndārs nāks uz 1. klasi. Saku, tā, Paula Cveļa, viņa kaut ko 248. Es saku, kā tā, mēs taču Čaka ielā. Nē, Čaka ielai nepārnumuri uz šo pusi, pārnumuri ir uz 6. uz mūzikas skolu. Un tā bērniem bija, saku, nav varianti, nav vispār nevienā skolā, tu nevar tikt, ja iet mūzikas skolā. Un tad viņi gāja uz mūzikas skolā pie Haralda Bārzdiņa un spēlēja. Un tad arī viņi saka, nē, es vairs mūziku negribu. Es saku, ok, ja tu mūziku vairāk negribi, meklē, kurā skolā tu vari tikt. Nav man darīšana. Un tad viņi pārgāja uz Natālijas draudziņas skolu. Un, zin, kāda mūzika tā tomēr ir tāda slodze. Vēl mācāsies skolā vai pabeigts? Un viņi teica, nē, es mūziku vairāk, man liekas, ka 2 vai 3 gadus viņi nogāja. Jā, viņi saka, nē, es mūziku vairāk negribu, tas ir grūti, man tas nepatīk, es dzīvē neko mūziku nedarīšu. Es saku, tavu dzīvi meklē citu skolu, uz citu skolu. Un viņi pārgāja uz Natālijas draudziņas skolu. Pārgāja uz Natālijas draudziņas skolu, un puika saprot, te ir tev, man jāspēlē flautiņu tur pa vakariem, un māsa var iet pa lauku ar draudzenēm tusēt, un es arī iešu uz draudziņas. Ej, ņem papīrus ārā, sniedz papīrus un aizgāja uz draudziņas skolu un mācās draudziņas skolā. Tagad mācās. Jā, meita beigs, tūlīt izlaidums būs 19. Pabeigs. Un puika. Un meita, man liekas, kad ir labākā klasē vai otrā vietā. Paša izvēle. Jā. Un pabeidz skolu arī. Jā. Tāpēc, ka redz, tā ir paša izvēle, saka, un viņai arī cita attieksme, ka nav, man tētis lika, un ja man tagad būs slikts atzīmes, bet tu taču man liki iet šī skolā. Bet tā ir tava izvēle. Gribu mācīties uz 2, gribu mācīties uz 8. Ja te ir viens, tas bija gan arī, man liekas, ar krieviem saistīts, kur ar tiem vecākiem bija diezgan līdzīga pieeja kā man. Un tur bija tā arī, kad bērns bija mācījies laikam vidusskolā, un arī bija pateicis, viss man tā skola neinteresē, es gribu iet prom. Ok, ej prom, bet tev kaut kā jāizdzīvo, ko tu darīsi. Viņš ies uz McDonald's strādāt. Viņš aizgāja uz McDonald's. Pēc tam viņš saprata, ka McDonald's strādājot, līdz vecumdienām varbūt tu tur neizvilksi. Tad viņš saprata, ka laikam tomēr jāiet mācīties. Turpināja strādāt McDonald's, gāja uz vakarskolu, pabeidza videni, pēc tam aizgāja mācīties, ko viņš tur bija izdomājis jau. Bet tas ir liels risks. Iedomājieties, ja tev bērns pasaka, es iešu no skolas prom, traks var palikt. Un tie vecāki pateica, ok, gribi iet prom, ej. Un viņš bija aizgājis, pēc pusgada viņš saprata, ko viņš grib darīt. Pabeidz skolu, pats aizgāja, pabeidz skolu. Jo tas ir saistīts ar atbildību. Kad, ej, dari to, ko tu esi pats izdomājis. Jo, ja tev spiedīs, tad to. Jo te jau ir tas bieži vien, kur man sanāk, ka vecākiem, ka mēs runājam, kad, puika, nezinu, tur 16 vai 18 gadu vai meita, viss nezin, ko darīt, viss neko sēž mājās, spēlē datoru, neko. Bet kā tā, lai viņš zina, ko darīt, ja viņš visu laiku ir dabūjis pa pirkstiem? Tad viņš grib iet to mēģināt, nē, to nē. Tādā sportā neies, vai tādā pulciņā neies, vai tu ies tādā skolā, vai tu vilksi tās zeķbiks, vai tu vilksi to kleitu, vai tu, ies uz tādā skolā, tagad ir krūti iet ģimnāzijā, un tas tur ir fancy un forši. Un tu visu laiku tam bērnam esi devis pa pirkstiem, ka tu neko nedrīkst darīt. Viss, tad tu esi tā kā, principā es nevaru neko, vecāki visu pa mani izdomās. Un tad tev pienāk 18 gadi, un tad tev vecāki izmet no mājām ārā un vai dara kaut ko. Bet ko es varu darīt? Es vispār visu laiku mamma ir kaut ko izdomājusi, kur es mācīšos, ko es ēdīšu, kur es vilkšu, kādā sportā es iešu, kur mēs pa vasaru brauksim. Un tas pats, tas klasika iedomājas, brauks tagad, omīte. Tagad visiem jābrauc, tagad ar omīti kaut kā jāizklaidējās, vai brauksim tur, jāsabučo omīti. Bērns, es negribu uz tiem laukiem braukt. Tad tu jābrauc pie omītes, negribu nebrauc. Un tas ir grūti vecākiem ļaut tam bērnam, ja tu negribi nebraukt, viņš neaizbrauc, viņš vienu dienu, bet viņš saprot, nē, omīte tomēr forši, nākošais viņš brauc, bet tā ir viņa izvēle. Un tā kā mēs neizdara spiedienu, teiksim tā. Vadības speciālists, būs jautājumi arī par vadību. Tad tu tikko stāstīji par audzināšanu ģimenē. Tā jau ir ļoti smalka lieta.
tā kā panāža asmenis, kur tā sarkanā gaisma, kur jau ir jau. Jā. Lai panāktu to, lai bērns izvēlās. Nevis, ka to aizliedz, bet lai viņš izvēlās pareizo. Tas ir grūti. Tā kā, vai tik tas nav vēl grūtāk, kā vienkārši kaut ko aizliegt, parot un neļaut, vai ne? Jā. Grūtāk. Jo, nezinu, man arī bijis pieredze, kad vecvecāki ir ārsti, vecāki ārsti, un kā tu domā, kas būs bērni? Un vienam neinteresē, vai viņam par mūziku interesē vai sports, vai, protams, ka viņi būs ārsti. Jā. Bet kāda ārsta viņi būs, ja es esmu ārsts tikai tāpēc, ka mana mamma bija ārsts? Diez vai es gribētu iet pie tāda cilvēka un gulēt uz operāciju galda, tāpēc, ka viņas mamma piespiedusi iet mācīties par ārsti. Jā. Es labāk eju pie tāda, kuram pašam deg acis, viņš grib būt ārsts, viņš grib tur kaut ko operēt un šūt un skatīties. Okay. Tad tavs ceļš līdz biznesam. Augstskolas arī to bija, sākot no 8. klasīs jau bija. Jā. Skola bija kāda, kurā tu mācījies? Vidusskola aizpēc. Vidusskola, pēc tam tu nonāci skolā, kur jau bija sportisti, tu teici? Nē, pēc tam es vēl mācījos tehnikumā, jo tad bija 90. gadi, tad vectēvs atguva zemi, un tad vien brīdi man bija tāds vibes, ka es būšu fermeris, un es tagad strādāšu. Ja tavā ģimenē sanāk arī, ka faktiski tu pats izvēlējies daudz? Mums nebija īsti, zin kā, pat cik tu... Tu savus bērnus audzini, ka viņi paši izvēlās. Jā. Bet tu veicini šo vidi, lai viņi izvēlētos. Tāpēc, kad es tiku audzināts pretēji, un es sapratu, cik tas ir nepareizi un ko tas nodara man. Tad mamma izdomās, jo es jau vēl trāpīju tajā, kad tas bija kaut kāds 90 kaut kāds gads, ka bija komjauniešos jāiet. Jā, un es biju pionieris, un tad man būtu jāiet komjauniešos, ja nebūtu. Bet es jau biju tajā laikā jau tāds dumpinieks, un kaklauts bija nepareizi sasiets kaut ko, pa ko man tur direktors regulāri slānīja. Tad neaizgāja komjauniešos. Es biju tāds, un komjauniešos ne, bet tur bija tā, ka nākošā gadā man būtu jāiet, un tad tur Latvija atgūst savu neatkarību, un tad viss tur tā sistēma nobruka, un tā es arī neaizgāju. Bet tās bišķi tāds kaut kāds dumpinieka gars man bija, tāds iet pret sistēmu, un ka, priekš, ka man jāiet, un tā. Bet man diezgan tā stingri audzināja, jo tā fermera darīšana var tur tāda 50-50, ja, kad vectēvs atguva zemi, es pats cik vienīgais tur mazbērns, tad man jāiet, jāmācās, un tad es sāku mācīties Kazdāngas lauksaimniecības tehnikumā, un man bija lopkopība laikam, un tad govīm, cik tur tie 4 kuņi kaut kādi, un tad tur tā visu. Un tad es sapratu, ka nē, laikam, līdz mūža. Un tad es domāju, ka es līdz mūža beigām droši vien aiz arkulu nestaigāšu. Un tad es arī aizgāju. Sapratu, ka tu reāli nepatīk, ja? Man nepatīk, jā. Un tas skaidrs jau, ka tu dari to, kas tev nepatīk, un tad tu meklē, un tur tā visa dzeršanas, visa tā epopeja vēl turpinājās. Tāpēc, ka tu esi nelaimīgs, tu dari to, kas tev nepatīk, un tad es 1 gadu nomācījos, man izmet ārā, tad es nākošā gadā atkal gāju mācīties, un atkal izmet ārā. Uz to pašu, jā. Vecāki gribēja? Jā, viņi tā, ka tev jāiet, tur jāmācās. Ir kā nav nepareizi, ne? Ir savas zeme. Bet arī, kā izglītība, ka tas ir svarīgi. Nezinu, ir tāds kaut kāds mammai bija tās, un pat cik viņa pats skolotāja, kad izglītība tas ir numur 1, kas nodrošinās dzīvē panākums. Atzīšos godīgi, man vidēja izglītība. Tāda, pēc pabeigta. Un tā kā es nedomāju, ka izglītība ir pamats tam, vai tu dzīvos, vai tu labi, vai tu dzīvos slikti, jo mācīties 4 gadus augstskolā, lai iemācītos, ka te ir brīva kasīte, droši vien, ka 4 gadus nevajag tam tērēt. Tālākais ceļš, izglītība un tālākais, jā, tad man sākās jau tāds, tad es biju savu to bohēmisko dzīves daļu jau noslēdzis, un tad es skatījos, ka man tomēr tā vilkma, ja es atceros, es kaut kādas tur, pat cik mums blakus bija palīga skola, un tad pudeles varēja nodot. Un tad es tur pats kaut kādas pudeles nodevu, pat cik, es domāju, ka viena no tām motivācijām bija, un es arī, ja paskatos, tādus daļa no cilvēkiem, kam ir liela biznesa, ka viņiem ir bijis kaut kāds naudas trūkums kaut kad agrāk. Bērnībā, ka tu kaut kas, un tas arī kaut kā tur traumatiski vai netraumatiski. Amerikas miljonāri, cik viņi tur viņi ļoti daudz tur ir. Jā. Un lielākā daļa nav mantojuši. Man liekas, ka 80% viņi nav mantojuši. Tā kā no vecākiem vai korporācijām piedzimuši. Viņi paši to ir sasnieguši. Es tā atklāju. Un es domāju, ka ne tikai varbūt sasnieguši, bet ka viņam ir bijušas kaut kādas finansiālas problēmas. Un, kad es tev iedodu, ka nākošais es negribu vairāk tādā situācijā nonākt. Ja? Un, tas bija, ka
tas naudas trūkums, jo man, teiksim, bija kaimiņu bērni tur sētā un ģimenē, un viņi bija, tā kā labāk, pat cik, es augu ar mammu, viņi auga ar mammām un tētiem, pat cik tas finansiālā rocība arī lielāka. Un viņiem tas naudas trūkums nebija tik izteikts, līdz ar to viņam arī nebija motivācija tur pelnīt. Un tad es tur jau pats tur lasīju kaut kādas pudeles, un tad es izdomāju, tajā laikā bija koždienas, un tad es tiem bērniem teicu, tā, es mainīšu vienu koždienu pret 3 pudelēm, un tad viņi man tur skrēja un lasīja tās pudeles, un tā kā kaut kāda tāda uzņēmēja darbības, tad es atceros, ka tur bija kaut kāda kafija, tad to kafiju tur pārcenoju, un tad es ātri vēl nopirku pa veco cenu, viņi pārcenoju, tad es nesu apakaļ un tirgoju, un tad tur visādas kaut kādas tādas, es tā kā mēģināju pats to naudas laiku kaut kā pelnīt, un tad tas bija kaut kāds 92. gads, un tad sāk nākt ārzemju kompānijas Latvijā, un tā kā taisīt savus skolas, un tad Ventspilī bija Dāņu komercskola, un tur bija, laikam, uzņēmēja darbības vadība vai kaut kas tāds, un tad es jau sapratu, ka kaut kas man tajā virzienā interesē, un tad es aizgāju uz Ventspili. Un tad, tad tur tā vide nomainījās, un tad es no Ventspils atnācu uz Rīgu. Un tad es atnācu uz Rīgu, tad es pastrādāju vienā reklāmas aģentūrā, tad to īpašnieku ieliku cietumā, un tad es aizgāju uzņēmēju darbības virzienā. Tur bija tāds, kad mēs tirgojām datortehniku, un viņi pakluso vilka iekšā akumulātors, bez apējot muitu, apējot tur dabas resursu nodokli. Un tad vienu rītu atbrauc tur vīri melnās cepurēs, rokas dzelžas aiz muguras, rokas dzelžos. Nē. Mēs jau bijām vienkārši tur darbinieks un menedžerīts. Un to aizvod, un tad viss, un tā kompānija paliek paralizēta. Tad es saprotu, ka darba nebūs, un tad es kaut ko pats nevarēju dabūt darbu, sūtīju kaut kur CV, darbu nekur ne, un ja tu nevari dabūt darbu, jātaisa savs uzņēmums. Tu uzreiz saprati, ka tā ir uzņēmuma jābūt visam diezgan caurspīdīgi, vai ne? Jā. Jo tas ir svarīgs, būt godīgam un dzīvot ar tīru sirdsapziņu. Tas ir, es domāju, ka viens no tādiem priekšnoteikumiem, lai tu gūtu panākumus. Labi, tālāk, tad ceļš līdz motocross to bija. Motocross tā man bija, cik mēs dzīvojam laukos, un mēs braukājām uz tām motocross sacensībām. Un tas man likās tāds, wow, ka es uz to skatījos, ka tas būtu kādreiz forši. Un tad es atnācu uz Rīgu, tur mums kaut kāda pirmā nauda parādījās, un tad man bija viens tāds Andris, man bija partneris. Viņam arī viņš bija no Lizuma, un viņam arī tā bērnības mērķis bija tas motocross, par ko mēs jūsmojām. Un tad mums viens klients bija tajā laikā, bija tāds Trodeks, kas ar mobiliem telefoniem tirgojās. Un viņi brauca ar krosa močiem, mēs viņam taisījām reklāmu, tad viņi mūs vienreiz uzaicināja. Tur man tāda, wow, tas bērnības sapnis, ka tūlīt var piepildīties. Un tad mēs nopirkām motociklu, un tad tur čakra atvērās, un tad es kaut kādus gadus, laikam 6, tā diezgan intensīvi braucu, pat 2 reizes laikam Latvijas amatieru čempionātu vinnēju. Latvijas čempionāts vinnēja? Amatieri, ne profesionāliem, bet amatieriem, jā. Bet ka man, droši vien, ka tas arī tāds, ka man vienmēr ir kaut kāda mērķtiecība bijusi. Man varbūt ne tik briesmīgi patīk ar to motociklu braukt, kā man patīk sacensties. Un tas ar kaut kāds varbūt rakstura īpašība, ka man patīk sacensties, man patīk uzvarēt. Vienalga, ko es daru. Tālākais ceļš bija saistībā ar motobraukšanu, ko izveidoja. Jā, saistībā, tad es jau sāku, tad, kad es nevarēju dabūt darbu, tad es uztaisīju reklāmas aģentūru. Un tad es ilgu laiku, no 97. gada līdz kaut kādam 2015. nodarbojos ar reklāmu. Tas paralēli bija, tur braucu un organizējām motocross sacensības. Tu kļuvi par organizatoru? Pēc tam par organizatoru, jā. Jo tur arī es redzēju, ka tas motocross kā tāds, viņš ir ļoti dinamisks, skatāms sportveids, bet Latvijā tajā brīdī pietrūka iepakojumu, pietrūka tas, kā mēs varētu cilvēkiem parādīt, cik tur ir aizraujoši un ka tur cīnās un lec un krīt un asins un viss tā kā gladiātoru cīņas. Un tad mēs vienkārši ar Lauru Freibergu, kurš tajā brīdī beidza savas profesionālās motocross gaitas, tad mēs viņu uztaisījām tāds superkaus, tāds seriāls bija, kur mēs bijām arī. Es domāju, ka mēs bijām populārākie Austruma Eiropā. Seriāls tāds, kur ir tagad tāds ceļojošais cirks, braukā apkārt un organizē sacensības. Viņš Baltijā? Mēs pa Latviju mēs uztaisījām pāris posmus mēs uztaisījām Igaunijā, bet tas ir diezgan sarežģīti, un tad mēs palikām lokāli Latvijā, un tad mēs Igauņus un Leišus aicinājām pie sevis, bet tur brauca Poļi, un tur pat Franči bijuši, un viss kaut kāda tad vesela opera. Kāpēc nepalika pie tā?
Tāpēc, kad pasākumu organizēšana brīvā dabā, es domāju, ka tas ir viens no tādiem sarežģītākiem biznesiem. Kāpēc, piemēram, mēs organizējām 2013. gadā Zaķsalā pie televīzijas torņa. Jo tas ieguldījums, vai tās sacensības uztaisīt, bija tāds plus mīnus ap kaut kādiem 20,000. Ja ieņēmumi, tev ir tikai bišķi kaut kāda sponsora nauda, un pārējais ir no biļetēm. Tad es atceros, ka mēs tur visas trases sataisījuši, un tagad visi 20,000 iztērēti, lai rīt sāktos tas šovs. Tad tu no rīta 8 skaties, ka tāda negaisa mākoņa, kad skatītāji neviens nebūs. Būs jābrauc uz bankomātu pēc naudas, lai tu vari tiem tiesnešiem vēl samaksāt. Un tas bizness tāds, viņš var izšaut un viņš var neizšaut. Jo, ja slikts laiks ārā, ja tu organizē kaut kur telpās, tas laiks tev neietekmē. Tad tur, cik tu tās biļetes māk pārdot, tik māk. Tas bija viens no aspektiem, ka ļoti neregulārs un tu esi ļoti atkarīgs no laika apstākļiem. Otrs, ka bija grūti, kad tu nevari, ja tur iesaistīt kopā pie kādiem 60 cilvēkiem tā viena pasākuma uztaisīšanā. Un ja tu taisi Madonā, Liepājā, Gulbenē, Saldū, Valmierā, tad tu ņem līdzi to stafu, kaut kādas 15, 20 cilvēkus un pārējos tu pielasi, lokāli kaut kādus vietējos. Bet tad tu viņus pielasi, tad viņi atkal jāapmāca, kā mēs to visu darām. Jo vadāt to 60 cilvēkus pa visu Latviju, jo viņi tur nedēļu dzīvo, viņi gatavo tās trases, un tad ir mega izmaksas. Tur vispār nekāda biznesa nav. Un tas bija otrs aspekts, kad tev ir tie cilvēki katru reizi tu aizbrauc uz jaunu vietu, un tev atkal tas tāpatās kā šeit. Tu brauc uz Liepāju taisīt konferenci, tev tur cits cilvēki. Tagad jau tu vienkārši pasaki, ka skaņa nestrādā un visi zina, ko darīt. Tu aizbrauc uz Liepāju, tu tā nevar pateikt. Tev visiem jāmāca atkal no sākuma. Pēc tam tu brauc uz Valmieru, atkal visiem jāmāca no sākuma. Un grūti, tas kā biznesa, ka katru reizi tev jāmāca un katru reizi kaut kādas kļūdas. Viņi tur kaut ko nesaprot. Bet tu saproti, man patika, bet biznesa case tur nebija. Sarežģīti pārāk, ja? Un plus, pa ziemas sacensības nenotiek, un tie cilvēki, viņi nav pie tevis un tā kā regulāri visu laiku nestrādā. Jā, tas nozīmē, ka pa ziemu kāds kaut kur atrads darbu, tad viņam pavasarī zvani, gatavojamies. Viņš saka, nē, es esmu atradis darbu, es vairs nevarēšu tev palīdzēt. Un tad tu meklē vispār viss pa jaunu. Tas tāds sarežģīts. Pamēģināji, saprati, šis neies. Ja? Bet priekš biznesa pieredzes ļoti labi, jo tu tur izkodi visu līdz kaulam, cik ir svarīgi cilvēks atrast, apmācīt, kontrolēt. Un priekš biznesa pieredzes ļoti labi, bet biznesa tur nav. Tur matemātika neiet kopā. Pirmais sacensības bija 2009. Un pēc tam mēs to pasākumu veiksmīgi pārdevām 2014. Pārdevu viņu veiksmīgi. Jā, tas arī tāds. Tev pašām viņš īsti tā kā... Tur tas gan, ka tos biznesi, ko es tā kā beidzu, es viņus kaut kā veiksmīgi beigās tālāk aizgāja? Pārdod. Nekā neaizgāja, tāpēc, ka tur tam cilvēkam, kas nopirka, viņš skatās bilanci, tur kaut kāds plusiņš ir, bet viņš tagad to drēbi nesaprata vispār. Un viņš nopirka, un mēs jo tur bija arī tāds noteikums bija tāds, ka viņš nopirka, viņš saka tagad, man liekas, ka 14. gadā viņš nopirka, viņš saka 15. gadu nostrādājam kopā, un ja tie rezultāti būs tādi paši kā 14. gadā, tad es tev samaksāju otru pusi. Un mēs kopā nostrādājam, tie rezultāti bija vēl labāk, viņš samaksāja man otru pusi, un tālāk es pats strādāju. Kamēr kopā ar tevi, vai ne? Jā. Jo tur bija tāds sarkanais karoks tajā brīdī, kad es teicu, vai mēs strādājam kopā, bet viss 16. gadā es eju prom, tā kā bez variantiem. Tu ņem no manis visu, ko tu vari paņemt. Viņš tāds, gulēja uz lauriem, ka es jau tur visu izdarīšu. Es saku, bet tu mācies, skaties, ko mēs darām. Jā, pēc tam kaut kad vēlāk. Tad pienāca tas finišs, viņš no manis neko gandrīz nebija iemācījies. Es saku, viss, mums ir kontrakts tāds. Es 15. gada beigās pabeidzu, un viņš palika viens pats. Viņš nesaprata no tā biznesa, saprata ļoti maz. Tā arī tur viss pabeidzās. Cik laiks viņam bija iemācīties? Gads. Viens gads. Es domāju, pietiekoši, ne? Protams, ja viņš būtu nācis un staigājis man tā kā ēna līdzi, un kā mēs tur darām, jo tur arī svarīgi, kā tu tur sarunas ved ar sportistiem, ar sponsoriem, tur daudz iesaistīto partneru. Jā. Viņš tā kā, tur Kaspars viss izdarīs, es jau kas tur ko pārņēmu, tas būs diezgan viegli. Tā īsti nav. Es jau tāpēc ar tevi tagad runāju arī. Es arī gribu mācīties kaut ko. Jā, tā ir. Es domāju, ka tev jau jautājums, kurš no kā var iemācīties. Jā, apusēji. Ja tev jau var tā pieredze ir liela un tā kā... Jā, bet tas bija ļoti labs stāsts, ka tu vari būt blakām ar cilvēkiem, no kā tu vari visu paņemt un pie tam vēl... Tev gatavu struktūru nodot, tev rokās visu iedot, tu maksā par to vēl, bet neizmanto pašu svarīgāko, tu pats neizaugi. Jā, jo tas arī, ja mēs paskatāmies, man liekas, ka tas ir, kas ir vispār, pazudis vispār no
no biznesa, jo kādreiz, kad bija amatnieki, tad cilvēks sūtīja savus bērnus amatniecībā, vai pie kurpnieka, vai pie maiznieka. Tad tas bērns tur dzīvoja kopā, un viņš to amatu pārņēma. Man liekas, ka tas ir tas, kas tagad iztrūkst. Kad mums, teiksim, ne biznesi, ne kaut kādas kompānijas ar to amatniecību nodarbojas diezgan maz. Bet tu jau vari paņemt to cilvēku, tur 2-3 mēneši, viņš tur ēno tevi, un tad viņš var pārņemt. Mums jau tagad to izmet, ņem jauno vietā. Vēdera tiesa. Jā. Tieši tā, un man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti ok, kad tu sūti tai amatniecībā. Jo tas arī es kādreiz kaut kādā mirkļa vājumā, cik man tur bija 40 gadnieku krīze, un kas tu vispār esi, un ko tu gribi darīt. Tu izstāstīsi, vai? Tā ir gā. Jā. Tu izstāstīsi pēc tam. Jā. Pēc tam vai tagad? Davai tagad. Un tad 40 gadnieku krīze, un tad es nezinu, vai man tāda ir bijusi. Laikam, man bija tāda. Jāpaklaus, nē. Varbūt man arī bijusi, es nepamanīju. Tur tu sāc uzdot kaut kādas eksistenciālas jautājumus. Kas es vispār, labi, es ēdu, vairojos. Gados sākās kaut kādas jautājumas. 2014. gads. Motocross tad jau bija beidzies jau. Tad bija fināls jau. Tu pārdevi veiksmīgu uzņēmumu, un tad tev sākās interesants lietas, ja? Jā, tas bija tāds, es nezinu, kuram kādā vecumā. Teikt, ka tajā brīdī kaut ko sasniedzis jau bija, tā kā pārdevis uzņēmumu veiksmīgi bija jau, Jā, es biju kaut ko sasniedzis, un tad es saku, ka nauda ir, ģimene ir, tu tur ēdi, vairojies, kaut ko tur dari. Atļauties, ko vēlies, ja tā kā. Jā. Bet tad gribās kaut kā, kas ir tas, kas tev dod kaut kādu drive, kas tev dod kaut kādu izaicinājumu. Tu sāc saprast, uzdot sev jautājumus, kas ir man dzīves jēga, kāda vispār tur citiem ir no manis kāds labums, ka es te tāds esmu. Un tad tu sāc uzdot kaut kādus eksistenciālus jautājumus, un tad es tur visu kaut ko, tur NLP speciālists, es esmu laikam certificēts, un visu kaut ko es tur esmu mēģinājis un darījis. Bet tas īstās atbildes nedēļa, un tad es atradu vienu tādu programmu, ko bija uztaisījis viens skolotājs Amerikā. Jo viņš bija laikam vidusskolas skolotājs, un tad viņš skatījās, ka kaut kāda daļa viņu absolventu sasniedz panākumus, ir veiksmīgi cilvēki, un kaut kāda daļa galīgi nē. Un tad viņš sāk to jautājumu pētīt, un kāpēc tā notiek? Tāpēc, ka es viņus visus mācu vienādi. Ja teiksim, ja es mācu vienādi, tad visiem vajadzētu kaut kā vienādi rīkoties. Un viņš to jautājumu sāk pētīt, un tad viņš saprata, ka tie cilvēki, kas ir atraduši kaut kādu savu dzīves piesaukumu, kaut kādu, nezinu, tur sauksim viņu pa jēgu vai pa misiju, ka tiem tie rezultāti ir daudz labāki nekā tiem, kas to nav atraduši. Un tad viņš uztaisīja tādu programmu, un tā programma ir diezgan vienkārša. Es domāju, ka pagājušajā teicu, tu uzraksti visu, kas tev, mēs tur gājām tādā individuālā konsultācijā, bet tas sausais atlikums tāds, ka tu uzraksti visu, kas tev labi sanāk, kas tev labi padodas darīt, kas ir tavi talanti. Uzraksti pēc tam, uz otras lapas tu uzraksti to, ko tev patīk darīt. Un tad tu skaties, kas tev sakrīt. Teiksim, ja es labi zīmēju, bet man tas nepatīk, ok, metam ārā. Ja man ir tur muzikālā dzirde, un man arī patīk dziedāt vai muzicēt, tad mēs to atstājam. Un tad trešā lieta bija tāda, kas ir tas, ko tu būtu gatavs darīt bez maksas, vai kas ir tas, ko tev, nezinu, tas tev 4 pa nakti piezvan, un kas man tev būtu jāpasaka, lai tu brauc to darīt. Ja es tev saku, Mārci, man te tagad krāns tek, tu nevarētu atbraukt salabot. Visticamāk, ka nē. Bet, ja es teiktu, Mārci, mums te tagad konferenci vajadzētu uzorganizēt. 3 pa nakti vilkt bikses un braukt. Jā, un tad tu atrodi tās 3 lietas, un tu viņas vienkārši saliec tādā sazobē, un tu atrodi, kas ir tas, kas man motivē, kas ir tas, kas man draivo. Un kāpēc es to stāstu, atgriežoties vēl pirms tam pie tiem biznesiem, un tad es sāku vienu brīdi nodarboties ar tām konsultācijām arī pats, kā pasniedz. Un tad es nonācu pie tā, un tur pārsvarā nāca jaunieši, kuri grib saprast, kas viņš tāds ir, ko viņš grib nodarboties, kāda viņa dzīves jēga. Un tad es nonācu pie tā, ka viņi teiksim, tā kā saprot, teorētiski viņi saprot, bet praktiski es nezinu, man tas patiks vai ne. Un es nonācu pie tā, ka cilvēki nav, teiksim, tie jaunieši, viņi nav neko pamēģinājuši. Un tad mēs nonākam pie tās māceklības vai pie tās amatniecības. Ja? Jo es biju savā skolā, ko es pabeidzu aizpats vidusskolu, un es biju kaut kādu mēnesi atpakaļ, un tur arī kaut kādi 60 bērni, kuri beidz 12. klasi. Tu biji tur, ja? Es biju tagad, kaut kā 2 mēnešus atpakaļ. Tur sēž kaut kādi 60 bērni, kuri beidz 12. klasi. Es saku, paceliet rokas, kurš zina, kur viņš ies mācīties. Un tur gan arī nevienas rokas. Un tad, tev pēc 3 mēnešiem jau jāiet kaut kur studēt, un viņi nezina, kur iet. Un tā ir tā problēma, un to es arī saviem bērniem saku, kad ir ļoti daudz, kas jāizmēģina. Ja tur, teiksim, nezinu, es varētu gribēt būt iesaistīts medicīnā vai ārsts.
Aizēj kā voluntīrs bez maksas, pastrādā tur sestdien, svētdien, pa sanitāru, nezinu, pamaini tās pīles vai savāc visus tur tos vats tamponus, vai tas ir tas, ko tu gribi darīt. Aizēj pastrādā kafejnīcā, aizēj pastrādā kosmētikas salonā, aizēj pastrādā šprotu rūpnīcā, aizēj pastrādā vēl kaut kur un izmēģini, un tad tu sapratīsi, tur taču ne, to es vairs negribu darīt. Vai šī te kaut kas varētu būt, varbūt ne tādā izskatā, kā tas ir tagad, bet tas ir kaut kas, kas man varētu interesēt. Un man liekas, ka tas ir tas, kas iztrūkst, ka mums nav īstās māceklības, ka tu pabeidz vidusskolu, tu neko nezini, un tagad tev jāizdomā, kur tu ies 4 gadus mācīties. Un tad tu ej, nezinu, vai pa juristu, vai pa programmētāju, tu pirms tam vispār pat neesi neko darījis tajā. Man liekas, ka tas iztrūkst tieši tā māceklība, ka tu aizej, tu to pamēģini, vēl kaut ko pamēģini, un tad tu saproti, tas man mazāk patīk, tas man vairāk patīk, un arī tas, ja tu saproti, ka tas man kategoriski nepatīk, tad tas jau pus no uzvaras, ka tu neies un 4 gadus tad nemācīsies to, kas tev nepatīk. Un tas tāds off-topiks bišķi pie tās amatniecības, jo man liekas, es nezinu, kaut kādā vienā valstī, varbūt pat vairākās, bet es runāju ar savu vecāko meitu kaut kādā, varbūt pat tas ir Francijā, ka viņiem pēc 12. laikam pēc 12. vai pēc 12. klases 1 gadu viņi neiet nekur, viņi nemācās. Viņiem ir 1 gads, brīvs gads, kur viņi iet, viņi kaut ko mēģina, un pēc tam pēc tā gada tu saproti, tas ies medicīnā, tas ies jurisprudencē, tas ies IT, tas ies kaut kādā, bet tu esi jau sapratis, kur tu gribi iet, un tad tu saproti, iedomājies, kāda tev ir motivācija. Teiksim, ja es saprotu, ka es būšu mūziķis vai es būšu komponists, tad kāda tev motivācija iet un mācīties tieši mūzikas skolā? Ka tu jau saproti, ka tu jau redzi, ka es tur būšu Maikls Džeksons, tev ir cita motivācija to darīt. Tikko izstāstīja to, ka talants ir viens, bet vai tev patīk tas, kas ir tavs talants? Tas ir vēl viens tāds mīklu, kas tev jāuzmina, jāsaprot, ir jāatrisina. Bet tev jāmēģina. Tas talantīgs, bet tev nepatīk nemaz tās. Citam patīk dziedāt, bet viņam galīgi nav talantu. Precīzi. Bet viņš var attīstīt, protams, viņu to talantu. Te ir viena problēma, bišķi ar to, ko es vienmēr dodu arī kā piemēru. Tad, ja mēs, paņemsim, piemēram, 5 bērnus, kas mācās bērndārzā. Lai viņi visi pazīmē, lai viņi visi paspēlē mūzikas instrumentus, lai viņi visi pasporto, lai viņi visi tur, nezinu, vēl kaut ko padara. Un katrs būs kaut kur labāks nekā pārējie. Un ja man nav talanta tajā, ko man patīk, bet man nav talanta, un kādam tur ir talants, tad mums tur izveidojās jau kaut kāda, tas gaps, tā rezerve. Un ja mēs tagad abi sāksim iet tai virzienā un vienādi strādāsim, es viņu nekad nenoķeršu. Ja, teiksim, ja tev ir muzikāls talants, man nav. Ja, bet mēs abi iesim pie viena trenera un abi cītīgi vienādi mācīsimies, es tev nekad nenoķeršu. Protams, ja tu slinkosi un neko nedarīsi, un tad es tev noķeršu. Protams, ka smags darbs vienmēr uzvar talantu. Bet, ja tu arī darīsi to pašu, ko es, tu priekš manis to esi neaizsniedzams. Un tāpēc man ir svarīgi atrast, kur es esmu labāks par citiem, kur man ir tā rezerve, kur man ir tā starpība un iet tai virzienā.